Čau! Iespējams, tu plāno vai jau esi iegādājies manu Richie Diamond nerūsējošo tērauda pannu. Šis būs video par visu, ko tev jāzina, lai to izmantotu. Iemesli, kāpēc mana mīļākā panna ir nerūsējošā tērauda. Tai ir vislielākā dažādība. Tu vari cept, likt krāsnī, grauzdēt, taisīt mērces, darīt ar viņu pilnībā visu. Ar to var gatavot uz pilnībā visām virsmām. Indukcija, elektrība, gāze, jebkas. Šo pannu var likt krāsnī un var arī likt traukumazgāmajā mašīnā. Veselība. Tas ir liels aspekts. Es piedomāju pie sava dzīvesveida un pie savas veselības. Nerūsējošā tērauda pannai nav nekāda pārklājuma, kā pieņemsim non-stick jeb nepielīpošajām pannām. Es uzskatu, ka cilvēkiem vajadzētu izmantot tikai nerūsējošo tērauda šugunu pannas. Šugunas būs smagas un būs grūtāk kopt, tāpēc es izvēlos nerūsējošo tēraudu. Kā izvēlēties pareizo nerūsējošo tērauda pannu? Manai pannai ir 3 slāņu pārklājums, kas nozīmē, ka karstums iet pa pilnībā visu pannu. Pārsvarā tirgu jūs redzēsiet diska apakšu, kas nozīmē, ka tikai no apakšas nāk siltums un viņa neiet vienmērīgi pa visurienu. Mana panna ir arī manis personalizēta ar manu mīļāko rokturi, manu mīļāko svaru un manu mīļāko izmēru. Sākam ar to, jūs esat nopirkuši pannu, tikko to izpakojuši, kā tad to ieeļļot. Pirmo reizi, kad jūs nopērkat, viņa ir jāieeļļo. Uzkarsējam pannu 2 līdz 3 minūtes, līdz tā ir silta, bet nedūmo. Pannā liksim augstas temperatūras eļļu vai taukus. Jums derēs rapšu eļļa, saulespuķa eļļa. Es izmantošu savus Richie Diamond lielopu taukus. Izsmērējam taukus vai eļļu pa visu pannu. Kārtīgi pa visām malām, lai visa panna ir nosegta. Atstājam uz nelielas uguns, lai padūmo 1 minūti. Pēc tam slēdzam plīti ārā un atstājam, lai viņa dabiski atdziest. Kad panna atdzistusi, noslaukam lieko eļļu. Tagad jūsu panna būs gatava, lai gatavotu visu mūžu. Sākam gatavot, kā pareizi uzsildīt nerūsējošo tērauda pannu. Sildam pannu uz vidējas uguns. Ja jums plīts iet no 1 līdz 10, es ieteiktu 5 līdz 6. Vairāk nevajadzēs tiešām. Lai pārbaudītu, vai panna ir pietiekami uzsilusi, ievietojam tajā nedaudz ūdeni. Ja ūdens danco šādi, tad tā ir gatava. Sāksim ar sakultām olām. Pannā lieku nedaudz sviestu. Pievienojam sakultas olas. Kā redzat, nekas nepielīp. Tam nav jābūt grūti, viss ir vienkārši. Maza uguns, kārtīgi uzsildam, ieliekam sviestiņu, pievienojam olu, sanāk superīgi. Panna ir pilnībā tīra. Turpinam ar steiku. Mūsu panna ir jau karsta. Lieku iekšā augstas temperatūras eļļu vai taukus. Pannā lieku steiku. Galvenais necenšamies uzreiz pakustināt. Sagaidam, kad tas naturāli atnāks nost no pannas. Redzam, ka tas naturāli nonāk nost. Es savam steikam pievienoju piparus un sāli. Uzliekam nedaudz svaru uz steika, lai izveidojas labāks grauzdējums. Galvenais necenšamies steiku pacelt tad, kad tas vēl ir pielipis pie pannas. Sagaidam, kad tas naturāli atnāks nost. Redzam, cik skaists grauzdējums izveidojas. Pannā lieku sviestu, ķiploku un rozmarīnu. Steiku ņemu nost. Tālāk pannā tas ir tikai loģiski, ka cepjot gaļu, mums paliek pāri šie te brūnumiņi. Tā ir garša. No tā sanāk vislabākās mērķis pasaulē, es jums apsolu. Ko daram? Ieliekam iekšā sīpolus, varam likt ķiplokus, burkāns, man arī patīk sēnes. Labākā lieta par nerūsējošā tērauda pannām, jūs drīkstat viņas skrāpēt ar metālu. Varam vienkārši ķerties klāt. Tagad izdalīsies šis brūnumiņš, apcepsies mūsu garšaugi, pievienošu nedaudz sviestu, pienu vai saldo krējumu. Varam kārtīgi skrāpēt nost. Pie reizes jūs arī nomazgāsiet savu pannu, lai tāpēc tam nav jātīra izliecē. Uz nelielas uguns visu noskrāpējam, kārtīgi samaisam, nedaudz pasildam, izveidosies ļoti forša mērcība. Jūs varat eksperimentēt. Šeit jūs varat būt mākslinieki. Krāpēt ar karotēm, dzelzs smetnītēm, darat, ko jūs gribat. Kad jūsu bērni ar dakšām vai karotēm iebrauks pannā, jums nevajadzēs viņus sabārt. Mērcīte ir gatava, pasniedzu to uz rīsiem. Sagriežam steiku. Sanācis ideāli. Tas ir mans mīļākais ēdiens, un to vislabāk ir darīt uz nerūsējošā tērauda pannas. Ko darīt situācijā, kad jūs esat aizmirsuši savu pannu uz uguns, piesim aizgājuši kaut kur, tā ir sadegusi, redzat, viss ir piededzis, kā to nomazgāt? Intereses pēc atļaušu tai sadegt vēl vairāk. Esmu kārtīgi sadedzinājis šo pannu, ejam mazgāt.
Pirmais, atļaujam pannai nedaudz atzist. Ja jūs uz pilnībā karstas pannas liesiet augstu ūdeni, tā laika gaitā savērpsies. Uz pannas lejam virsū ūdeni, ņemam kādu rīku. Man patīk šis dzels. Labā ziņa ir tāda, ka turpmāk jūs savas pannas varat tīrīt ar dzels rīkiem. Kārtīgi noskrupēju, paskatieties, cik smuki viss nāk nost. Pāris sekundes un jūsu panna ir tīra. Paldies, ka noskaties šo video. Es ceru, ka ar šīm zināšanām tu varēsi būt šefpavārs savās mājās. Šī ir ideālā panna, tu esi ideālais pavārs, izmanto to. Ja vēl neesi to iegādājies, es tev noteikti no sirds iesaku. Es savu pannu atbalstu, es tai ticu, tā ir vienīgā panna, ko es izmantoju.